Ziniet, nevaru izvēlēties man noskatīties pusotru stundu garu alfas kursu vai gredzenu pavēlnieku. Kā jūs domājat? Vai nē, vēl labāks jautājums. Kas var būt labāks par pusotru stundu garu alfas kursu? Zinājāt? 3 stundas garš alfas kurs. Skatāmies! Šajā 2016. gada alfas kursa video apskatā jūs no jauna atklāsiet priesteri Andri Kravali. Ļoti svarīgi ir, lai es nerunāju pārāk daudz. Random alfas vadītāju. Un arī kā priesteris Andris droši vien jums teiks, tas nav kaitīgi. Bildes. Dziesmas. Stāstiņus par varonīgiem bērniem. Jūs variet bērt, cik jūs gribat, mans tētis tāpat celsies augšā. Burvi Gandalfu. Nāve ir tikai viens ceļš, kas mums visiem jānoiet. Un filozofu Blaise Pascal. Tā, nu labi, es zinu, ka nevajag visu laiku muļķoties. Labi, tas bija tāds nedaudz ievads. Katrā ziņā šitas pirmais video, tas skaitās 0. lekcija, alfas kursa 0. lekcija, tas tā kā iepazīšanās ar, kas ir alfa, kas ir kristietība, nedaudz pastāstīt, paēst. Katrā ziņā, kas vēlās skatīties pusotru stundu, lūdzu, var skatīties tāpat, kā es darīju. Un vēl analizēt, vēl padomāt, tas aizņems vairāk nekā pusotru stundu. Cerēsim, ka video nesanāks vairāk par pusotru stundu, cerēsim, bet nevaru garantēt. Redzēs, kā sanāks, katrā ziņā tātad. Video sākās ar vispārējo iepazīšanos un, kā teicu, kas ir alfa, kas ir kristietība un tā tālāk. Un es jums piedāvāju tos interesantākos izteicienus, domas. Es izvilkšu ārā no šī video, un tad mēs apskatīsim. Es izteikšu savējās domas, ko es domāju par to. Tas nav jābūt vispārējais kaut kādu, teiksim, cilvēku uzskats vai virziena, kā saka, pārstāvis es būtu, kas teiktu, ka tā cilvēki domā. Nē, es izsaku savējās domas. Ja? Tātad skatāmies pirmo video klipu. Protams, pirmo reizi atnākot ir varbūt grūti saprast, kas un kā, un kas tad te notiks un ko no manis grib. Bet šeit no jums faktiski mēs negribam neko, mēs tikai veidojam vidi. Tātad nevienu es negribu apvainot, bet random alfas kursas vadītāji saka tā. Šeit no jums mēs negribam neko. Nu, te ir tāda lieta. Ja tu paliksi par kristieti, sāksi iet uz baznīcu, tev būs jāmaina savu dzīvi. Tāpēc šeit nevar teikt, ka jums nebūs, mēs no jums neko negribam, mēs gribam, lai jūs mainītu savu dzīvi. Nevis vienkārši tā, bet pilnībā mainīt savu dzīvi. Nu, un kādreiz maksāt arī 10. tiesu. Tas iet līdzi tā kā tādā dzīves maiņas procesā. Ja tāpēc mēs no jums negribam, tas tikai tā ir sava veida investīcija jūsos, tie, kas iet uz alfas kursu, investīcijā, kā jūs paliksiet par kristiešiem, ar to pašu mainīsiet dzīvi, un no jums prasa patiesībā visu. Man liekas, ka jūs jau pārliecināties, ka mēs neesam nekāda lieta profesionāli, ka neviens jūs neapstrādā šeit, neviens nemanipulē, neviens neietekmē. Tā, paga, kurš te nav profesionāls? Priesteris Andris Kravalis ir profesionāls. Viņa profesija, viņš ir priesteris, mācītājs, viņš ir profesionāls sludinātājs. Tāpēc tas, ka viņš piedalās kursā, un lasa lekcijas, tas ir ietekmēšana, un te saka, mēs jūs neietekmējam. Kāpēc tad lasīt lekcijas? Ietekmē. Varbūt tur neteiksim, ka manipulē vai neapstrādā, bet noteikti, ka ietekmē. Viss kurs ir tam domāts, lai jūs ietekmētu, jums liktu pārdomāt, un jūs mainītu savu dzīvi. Un to vadā
Arī profesionāli. Tā kā nevajag te uzreiz mēģināt cilvēkiem, mēs neko nezinām, mēs tikai tādi paši kā jūs. Nē, jūs esat profesionāli, tāpēc skatāmies, ko tie profesionāli tālāk runās. Un alfā ir svarīgi paļauties. Ja? Šī paļāvība, šī tāda uzticēšanās, jo ticība nav tāds produkts, kas būtu, ja tā var teikt, jāpierāda vai kaut kādā veidā, nezinu, jāreklamē. Dievvārds saka, ka patiesība liecina pati par sevi. Tā nav vajadzīgi balsti un pierādījumi. Jā, tas, manuprāt, vissliktākais padoms, kādu varētu dot. Tev ir jāpaļaujas. Tu ierodies uz kursu, varbūt tev nav saprašanas, kas ir kristietība, un tev vienkārši jāpaļaujas. Cilvēks ir izdzīvojis cauri visiem šitiem gadsimtiem, tāpēc, ka viņš ir kritiski domājis un novērtējis situācijas, kurās viņš atrodas. Vai tā ir bīstama situācija, vai to, ko viņam saka, tā ir patiesība, vai var uzticēties tiem cilvēkiem. Viņš vienmēr kritiski domā. Un šī gadījumā, ko nozīmē paļauties? Tas nozīmē ko? Nedomāt kritiski par to, ko tiek runā alfas kursā. Mēs varētu iet uz tikpat labi uz citas reliģijas alfas kursu un teikt, un tur arī teikt, un vajag paļauties, un mums kas viss jāpieņem, tad būtu tur vissliktākais padoms. Jā, tā pilnībā absolūti nepiekrītu. Turklāt Andris saka, jo ticība nav tāds produkts, kas būtu jāpierāda. Kas interesanti, mēs vēlāk redzēsim, ka tiek visu laiku pielietota gan filozofiski argumenti, gan teoloģija, lai pierādītu. Tātad atkal noteikti tas nav taisnība, ko, manuprāt, viņš te saka. Arī ticībā viņš saka, nav jāreklamē, kas interesanti. Tālāk šī video ir veselā virkne ar visādiem slideshow, teiksim, kas ir baznīca, kas ir alfa. Teiksim, liels informatīvais slideshows. Vai nav jāreklamē? Uzreiz vesela reklāma sako. Arī, manuprāt, nav, nav taisnība. Tālāk Dieva vārds un patiesība pati par sevi liecina. Ja tā būtu, tad mēs paņemtu Bībeli, izlasītu, mums Dieva vārds, Dieva gars nāktu pār mums, vai, mūs Dievs pats individuāli ietekmētu, mēs visu saprastu, un mums nevajadzētu nekādu lekciju. Bet redz, ka tomēr tās lekcijas ir nepieciešamas. Kāpēc? Tāpēc, manuprāt, arī tas apgalvojums šeit nav katrā ziņā pamatots, ja neteiktu, ka viņš ir noteikti, ka nepatiesas. Ja? Tā un tālāk, lai skatītos, man ir jāpastāsta jums viena maza tāda lietiņa. Ir bijis tāds filozofs un zinātnieks kā Blaise Pascal, 17. gadsimtā filozofs, viņš ir kristietis un viņš daudz rakstīja par Dievu un tām lietām. Tātad, viena no galvenajām domām, ar ko viņu, teiksim, filozofijā un teoloģijā atpazīst, ka viņš noformulēja šādu dieva pierādīšanas argumentu, kas angliski ļoti labi skan, viņš saucās Pascal's Wager. Ja? Un pārtulkot uz latviešu valodu, viņš varētu, nosaukt viņu par Paskala derībām. Ja? Ko tas nozīmē? Viņš apgalvoja tādu, teiksim, unikālu, interesantu lietu. Ticēt Dievam ir labāk nekā neticēt, jo ticot Dievam, ja viņš ir, tu vinnēsi visu, tu iegūsi mūžīgo dzīvi. Bet, ja Dievs ir, un tu viņam netici, tad tu vari nokļūt ellē, tu vari zaudēt visu. Tāpēc sava veida apdrošināšanas polise ir labāk un izdevīgāk, ja tā padomāt, ticēt nekā neticēt. Un šī doma viņam ir unikāla un viņu filozofijā, bieži vien pielieto. Un šito arguments parādās gan teoloģijā, visur ļoti bieži un visādās variācijās. Redzēsim, jūs sapratīsiet vēlāk, kāpēc es šo te stāstu. Tātad, Paskāla derības. Labāk ticēt nekā neticēt, jo tu vari visu vinnēt, vai ja netici, visu zaudēt. Ja? Un tas, kas ir pazīstams ar šo, teiksim, kaut cik vismaz ar šo filozofu, vismaz zina, ka viņam ir tāda galvenā tēze, par ko viņš runā. Tātad, un tagad uzreiz skatāmies tālāk, kur priesteris Andris Kravalis stāsta divus jociņus par ateistiem. Ja? Abi jociņi
ir pierādījums vai tā kā reāls piemērs Blaise Pascal derībām, jeb labāk ticēt nekā neticēt. Skatamies! Es jums kā varbūt izstāstīšu tādu, jo tā kā ir par dzīves jēgas meklējumiem, jūs ziniet, ka cilvēki iedalās tādos, kas tic Dievam un kas netic. Un tos, kas netic, tad sauc par ateistiem. Dažs anekdots par ateistiem. Piemēram, viena ateists saka, Dieva nav. Paldies Dievam. Bet ja ir, nedod Dievs. Tāds. Vēl viens citas labu dzirdēju, kad tāds ateistu bariņš nonāk paradīzē un pie durvīm, tad lieliem vārtiem, viņi tur tā drūzmējās. Un Pēteris redzēdams, ka viņi tomēr nav ticējuši dzīves laikā, iet pie Jēzus, iet pie Dieva un saka, mums ir problēma. Viņi te jau, Dieva valstību šturmē, ko mēs tur darīsim. Dievs saka, aizēj pasaki viņiem, ka manis nav. Jā, smieklīgi. Aizēj pasaki viņiem, ateistiem, pasaki, ka manis nav, ka Dieva nav. Smieklīgi, jāatzīstās, ka tie ir smieklīgi, bet, kā es iepriekš teicu, tas ir piemēri tā Blaise Pascal derībām. Ja? Tātad ir labāk ticēt, nekā neticēt. Tu nokļūsti debesīs, un kas? Tur ir izrādās Dievs, tātad, redzi, tu zaudēji, tevi Dievs nelaiž iekšā debesīs, tātad ir labāk ticēt nekā neticēt, ja? Bet, ja kāds zina šitās lietas, šitam argumentam ir ļoti vienkārša kritika. Ņemsim šo pašu piemēru par to, kad, teiksim, Pēteris prasa Dievam, vai laistos ateistus iekšā debesīs, pieliksim iekšā Muhamedu Pētera vietā, un jūs sapratīsiet, kamēr ir problēma. Muhameds stāv un skatās, ka tur nāk kristieši šī gadījumā, varbūt neateisti kristieši. Un Allah Jahves vietā saka, nē, jūs nepareizi. Jūs neatzināt mani un manējo pravieti Muhamedu, jums nav ieejas debesīs. Tātad problēma ar Blaise Pascal argumentu ir tāda, ja būtu tikai vispārēji viens reāli eksistējošs Dievs un viena reliģija, reāli, viena reliģija, tad mums būtu tikai viena izvēle, vai ticēt tam Dievam, vai neticēt, bet ir daudzas reliģijas, kur Dieva tēli ir pretstatā, ja tu esi kristietis, tu vari nokļūt musulmaņu Dieva ellē. Un otrādi, ja tu esi musulmanis, tev ļoti iespēja liela nokļūt kristiešu Dieva ellē. Un tā tālāk ir taču neskaitāmi citi dievi no vēstures. Ja? Neticot vienam dievam, tu automātiski viņa var nokļūt viņa ellē. Bet ticot otram dievam, tas nenozīmē, ka tu nenokļūsti cita dieva ellē. Tāpēc, ka ir daudzas reliģijas un teorijas par Dievu, tev nevar būt pārliecības, ka tu 100% nokļūsi debesīs, teiksim, un izvairīsies no kaut kādas elles, jo vienmēr tu esi nolemts kaut kādai ellei citā reliģijā. Tas tā, runājot par šitām lietām, bet turpinot, šeit Andris stāstā par savu, par savu garīgo tēvu, priesteri Peņķušu, kurš viņam pastāstīja tādu lietu. Atkal, precīzs Blaise Pascal arguments par to labāk ticēt nekā neticēt. Skatāmies, ko viņš pateiks. Es iestājos garīgajā seminārā padomu laikā, man tā fascinē kāda doma, ko šis cilvēks sacīja. Ja man tagad būtu jāpārdomā savā dzīve, un es to varētu dzīvot savādāk, viņš saka, man nekad nav vēlme nožēlot to, ko es izvēlējos un darījos. Jo ticība mani vienmēr ir cēlusi, devusi cerību un pat izrādītos, un to garīdznieks sacīja. Garīgais tēvs, ja Dieva nav, es nekad nenožēlošu to, ka esmu tā dzīvojis. Bet kāds gan varbūt liktenis un drāma, ja tiem, kas dzīvo šajā pasaulē tā, it kā Dieva nebūtu, un pēkšņi, ja izrādīsies, ka viņš tomēr ir. Tā bija tāda vienkārši loģiska tāda doma, bet tas, atceros, mūsu studentus tā ļoti, ļoti uzrunāja un ietekmēja.
Jā, nu te tā interesanti. Kāda, teiksim, jums nožēla būs tad, ja jūs nodzīvosiet dzīvi tā un izrādīsies, ka tur ir Dievs beigās, kā saka, pēc tās dzīves, un tas tiešām nav tā vērts. Katrā ziņā tas kārtējs piemērs precīzi, kā saka Blaise Pascal, derībām. Ja? Labāk ticēt, nekā pēc tam vēlāk, pēc nāves nožēlot, ka neticēja. Tātad, bet šeit man tādas aizdomas, vai tā bija tāda oriģināla, mēģināja tā kā Andris pasniegt tā kā oriģinālu tā sava priestera Peņķuša ideju, ka tas tā viņu aizkustināja, ka viņam to bija pateicis. Kaut gan jūs sapratīsiet, kāpēc es tā saku nedaudz video vēlāk. Vai viņš nezināja, ka tas ir filozofa Blaise Pascal pazīstamākais arguments, bet pasniedz to kā savējā garīgā tēva ļoti labi izstrādātu tādu argumentu. Redzēsim tālāk. Skatāmies. Kristiešu sākumā sauca par jūdu sektu. Tad tie bija atšķēlušies no jūdiem, bet vēlāk par kristiešiem runā kā par tiem, kas iet un seko Jēzum, kas ir uz ceļa. Tā nav tik daudz mācība, tā nav filozofija, bet tas ir ceļš. Un, manuprāt, arī dzīve ir šāds ceļš. Jā, kādreiz kristiešus sauca par jūdu sektu. Un kas tad pārstāja saukt viņus par jūdu sektu? Ir kaut kāds kritērijs, kad kādu pārstāja saukt par sektu? Neviena sekta sevi nesauc par sektu. Parasti tas ir virziens, kaut kāds reliģiskais virziens, vai kaut kāda mācība, vai kaut kas tāds. Nesauc sevi par sektām. Un es esmu pārliecināts, ka daudzi jūdi joprojām uzskata, ka kristietība ir viņu jūdu sekta. Tas, ka tu negribi sevi saukt par sektu, nenozīmē, ka kāds cits viņam nav tiesības vairāk saukt tevi par sektu. Tālāk, ja tu nodēvē savu kustību vai savu domu, kā saka, kopumu par ceļu, tas nenozīmē, ka automātiski viņš kaut kā ir savādāks. Tagad tā, es jums stāstu vienu lietu. Šitas mans video nav filozofiskās pārdomas, nav kaut kāds teoloģiskais, teiksim, teoloģiskās domas, bet manējie video ir ceļš. Un es jūs visus aicinu šī ceļā piedalīties un redzēt, līdz kam tas ceļš noved. Tātad, mans apgalvojums, ka mani video ir ceļš, kaut ko pamainīja? Nē, tas tikai vārds. Ja kristietība vai šī gadījumā priesteris Andris grib nodēvēt kristietību kā par ceļu, tas neko nemaina. Kristietība ir reliģija, viņa ir savas dogmas, savi nosacījumi, savu teoloģiskie virzieni, tāpat kā jebkurā citā reliģijā. Tas, ka tu gribi nosaukt viņu par ceļu, jebkura reliģija var sevi nosaukt par ceļu. Un tas tāda maldināšana. Es uzskatu, tas ir tāds nedaudz tāds negodīgs pieejams, sevi mēģināt nostumt no citām reliģijām nost, ka tu esi kaut kas super īpaši man nav dogmas, man kaut kas nav tāds tā kā filozofija, mācība, es esmu ceļš. Katrs var sevi nosaukt par ceļu. Ja es pajautātu, kāda ir dzīves jēga, domāju, ka varbūt atbildes būtu ļoti dažādi, bet ja mēs dziļāk padomātu, manuprāt, mēs visi nonāktu līdz vienai tādai atziņai, ka mēs visi gribam būt laimīgi šajā pasaulē. Un būt laimīgam nozīmē kristīgā izpratnē mīlēt un tikt mīlētam. Jā, nu šeit tīri tāda smuka definīcija, kas ir dzīves jēga. Un tālāk ies šis video arī tādā virzienā parādīt, kas ir dzīves jēga. Tātad, svarīgi atcerēties šo definīciju. Dzīves jēga, ka mēs visi gribam būt laimīgi šajā pasaulē, un tas kristīgā nozīmē ir mīlēt un tikt mīlētam. Tātad, varētu piekrist šitam aprakstam, un es domāju, ka daudzi no mums ar to, kā saka, sevi, kā saka, piekritīs šai lietai. Jā, mēs gribam būt laimīgi, un viens no tādiem, manuprāt, svarīgākajiem aspektiem ir, lai tevi mīlētu, un tu mīlētu citus tādā
vispārēji pieņemts uzskats. Tātad šeit nekādu pretrunu neredzam, bet uzreiz pasakot uz priekšu, skatāmies, vai šī alfas kursā, vai šī gadījumā priesteris Andris pieturēsies pie šīs definīcijas, kas ir dzīves jēga. Būt laimīgam, mīlēt un tikt mīlētam. Skatāmies tālāk. Dižais zinātnieks Blēzes Paskāls, kas zinātni dēvē tikai par tādu amatu, cilvēka dzīves patieso mērķi uzskatīja būt kopībā ar Dievu. Nu redz, tāpēc es te biju runājis par to Blēzes Paskālu, ka priesteris Andris savā lekcijā, kuru viņš acīm redzot ir sagatavojis šitām kursam, citē Blēzes Paskālu. Kaut gan atceramies, ka viņš pielietoja šos slavenos Paskāla argumentu, teiksim, runājot par savu garīgo tēvu, un tā izskatījās vismaz, ka viņš mēģināja to parādīt tā kā kaut kādu unikālu viņa domu. Tas nozīmē, vai nu viņš nezināja, ka Blēzes Paskāla ir tāds arguments Dieva pierādīšana, kaut gan viņu tas arguments uzrunāja, viņš saka. Interesanti. Varbūt tanī laikā, kad viņš stājās, teiksim, garīgai seminārā, viņš nezināja to argumentu, viņu vienkārši tas uzrunāja, kā viņam tas Peņķušs teica par to, ka labāk ir ticēt un nekā neticēt. Bet tagad, kad viņš sagatavoja šo lekciju, viņš nezināja, noteikti, ka zināja. Vai nu viņš vienkārši tikai zināja dažus citātus no Blēzes Paskāla, kuru šeit ievietoja, un nezināja, ka viņš ir pazīstamams daudz vairāk nekā šeit, kur viņš saka, ka Blēzes Paskāls saka, ka dzīves mērķis ir būt kopībā ar Dievu, ka viņš slavenāks ir tieši ar šito pierādījumu par to Dieva pierādīšanas argumentu Paskāla derības. Tātad redzam, atkal vēl gribu jums parādīt, kā tiek nobīdīts, kā saka, tēma uz sānu nedaudz. Es no sava viedokļa saku nedaudz uz sānu, tāpēc, ka teica, ka dzīves jēga ir mīlēt un tikt mīlētam, būt laimīgam, un te pēkšņi tiek citēts Blēzes Paskāla, dzīves jēga, mērķis, tātad būt kopībā ar Dievu. Redziet, būt kopībā ar Dievu vai būt laimīgam un tikt mīlētam, te jau sāk tiek apvienots. Skatāmies tālāk. Vārds īstenībā jēga jau nozīmo mērķtiecīgumu, saprātīgumu, ka mēs ejam uz, tā var teikt, kādu piepildījumu. Mēs nevaram dzīvot tikai dzīvošanas dēļ, jo tad šī dzīve kļūst par absurdu, tad nav ideāla, tad patiešām nav jēgas. Tātad atkal redzam, no tās kopīgās definīcijas mīlēt un tikt mīlētam, būt laimīgam, te parādās papildinājumi šai definīcijai, nemitīgi papildinājumi. Tātad jēga nozīmē mērķtiecīgumu, saprātīgumu, ka mēs ejam uz piepildījumu. Tas tāds vispārināts, kā saka, vispārināta terminoloģija, un, manuprāt, speciāli veidota, lai viņu novirzītu šo domu par dzīves jēgu uz nākošo etapu, būt kopā ar Dievu. Tātad, turklāt vienkārši šeit atkal tiek pieminēts apgalvojums, jo tad šī dzīve kļūst par absurdu. Tad nav ideāla un tad patiešām nav jēgas. Mēs nevaram dzīvot tikai dzīvošanas dēļ. Tas nozīmē, jebkurš cilvēks, kurš nav ieticējis, ka ir Dievs, vienkārši dzīvo dzīvošanas dēļ, viņam dzīve ir absurds, jo nav ideāls. Reliģija ir, kā saka, varētu teikt, apsēsta ar to ideālismu. Kā saka, jābūt ideālam, jo ja nav ideāla, tad nekam nav jēgas. Ja? Šo domu es nedaudz vēlāk turpināšu, bet skatāmies nākošo klipu. Interesanti, ko ir novērojuši cilvēki, kas strādā ar bērniem, un šeit runā arī vecāki. Ja, piemēram, bērnam jautā, vai viņš tic dzīvei, kas nebeigsies, viņi visi praktiski vienprātīgi atbild jā. Viņam ir grūti saprast un iedomāties to, ka cilvēka dzīvi vienā brīdī pārtrauc nāve.
Tā, nu kāpēc jūs domājat, bērni nevar iedomāties, ka viņi nedzīvotu mūžīgi? Tāpēc, kad viņi nezin, kas ir nāve. Tas ir tik vienkārši. Bērns piedzimstot šī pasaulē, viņam vispār ir maz informācijas par šo pasauli. Viņš neredz, kas ir nāve. Un kā vecākiem, kā pieaugušiem cilvēkiem, mums ir nepieciešams pastāstīt bērniem, ka tāda lieta eksistē. Kā nāve, sākot ar mazām lietām, kā teiksim, ka tur dzīvnieciņš nomiris, tur kaķītis atnesa putniņu, un tad tev jāpastāsta, ka tā, redzi, dzīvē notiek, kā aiziet bojā, un tā saucās nāve, pastāstīt par to, ja? To, ka kāds kaut ko, šeit interesanti, kaut ko nevar iedomāties, nenozīmē uzreiz izdarīt kaut kādus pāragrus secinājumus, ka es nevaru iedomāties, kā kaut kā darbojās kaut kāda tur, teiksim, kvantuma fizikā, kā uzvedās daļiņa un vilnis vienlaicīgi, kā saka, kā tur tas notiek, ka es nevaru iedomāties, kā tas ir, tas nenozīmē, ka man uzreiz jāsacina kaut kādi, ka tas ir kaut kāda garīga darbība vai, nezinu, kaut kāda brīnumaina darbība, ne? Vienkārši mēs nezinām, un ar to pašu vajadzētu apstāties. Mēs nevaram iedomāties, mēs nezinām, un uzreiz nevajag darīt tos šausmīgi pāragros secinājumus. Tas ir tā. Un bērni vienkāršiem nav sapratnes par to, kas ir nāve. Nevajag teikt, ka viņiem uzreiz ir sapratne par mūžīgo dzīvi. Tu paprasi bērnam, ko nozīmē mūžība, un tu sapratīsi, kāda te problēma to, ko tu tikko šeit tika pateikts. Paprasīt bērnam, vai viņš tic mūžīgai dzīvei. Paprasti, kas ir mūžība. Viņš nezinās vārdu mūžība. Viņš nesapratīs, kā var būt mūžīgi. Nu, manuprāt, atkal šeit tāda nedaudz, kā saka, tāda pāragra secināšana. Un, ja tā var teikt, Dievs jau ir ielicis šīs ilgas cilvēka sirdī pēc mūžības, un bērni, kurus Jēzus tā īpaši izceļ, sakot, kļūstiet vairāk kā bērni, šo patiesību jau atklāja. Nu, kur nu vēl muļķīgāk un garām pateikt? Bērnos ir iedzimtas ilgas pēc mūžības. Uz kā pamata? Uz to, ka Jēzus teica, esiet kā bērni? Jēzus, teiksim, ka tie, kas zina Bībeli, teica, ka jābūt cilvēkiem tā kā bērniem, bet tas nenozīmē, ka viņš tieši domāja, ka cilvēkiem ir iedzimtā zināšanas, saprašanas par to, ka ir mūžīgā dzīve. Viņiem vienkārši nav informācijas par to, kas ir nāve. Tas ir tik vienkārši, un nevajag to lietu uzreiz uztaisīt kaut kādu, nezinu, kādu brīnumu no turienes izvilkt ārā, uztaisīt kaut kādu teoloģisko ažiotāžu šeit taisīt. Absolūti nepamatots secinājums, manuprāt. Viņi pavisam viegli un vienkārši ietic mūžīgās dzīves dāvanai. Un skatieties, kā man patīk šitie teoloģiskie vārdi. Ietic mūžīgās dzīves dāvanai. Tie, kas klausās lekcijas, varbūt neievēro šos interesantus tādus tā kā trikus, kas tiek pielietoti. Dāvana. Kāda dāvana? Ietic mūžīgās dzīves domai, teorijai, iespējai. Kāda dāvana? Dāvana ir tad, kad viņi reāli kaut kas ir esošs, un tev saka, ka jā, mēs to dāvinām. Šeit, redziet, atkal tiek spēlēts ar to valodu, ka tas ir tā smuki skan, labi pasniegts, un ar to pašu cilvēks, jā, cik tas varētu būt patiess. Manuprāt, tā nav. Mēs pie šitā vēl nedaudz vēlāk atgriezīsimies. Tā, nu un tagad seko tālāk video būs, kur tiek aprakstīts, kā bērnam nomirst tētis. Jā, viņš bija elektriķis, notika nelaimes gadījums, viņš nomirst, un viņš saka šādus vārdus. Skatāmies. Šis kams tika bērns ciet, šis bērns izgāja priekšā, un tiem cilvēkiem, kas to darīja, pateica, jūs variet bērt, cik jūs gribat, mans tētis tāpat celsies augšā. Jā, jūs varat bērt, cik jūs gribat, mans tētis tāpat celsies augšā. Tas bija nepieciešams ģimenei un dēliņam. Nu nav nevienam viegli samierināties ar savu tuvinieku vai mīļoto nāvi. Ja? Tas, es domāju, katram ir saprotams. Ja?
Bet vai tad uzreiz ir jāsaka, ka obligāti mēs tiksimies ar savējo to, teiksim, ģimenes locekli vai radinieku pēc tam? Tur nav tās pārliecības, ir vienīgi tā, kā teikts, ticība, cerība, ka varētu tā būt, bet nevis, ka es zinu, ka tā būs. Un vēlējos vēl pie iepriekšējā video tā klipa pateikt tādu lietu. Tāpēc arī bieži bērnus evanģelizē, māca viņiem ticības mācību, ka viņiem tad ir, kā saka, neuzrakta zeme, ne tukša lapa. Var ierakstīt viņā jebko. Var teikt, ir mūžīga dzīve viņš, jā, ir. un tad ir daudz vieglāk, jā. Un ja cilvēkam no paša bērnam, no pašas bērnības stāsta tās lietas, tad viņš arī tic. Un ja viņam nav sevišķi pašā bērnībā sapratnes, kas ir nāve, viņam jā, mūžīgā dzīve. Tā tas ir. Es gribu pastāstīt vēl kādu stāstu, ko man atstāstīja, kas ir noticis patiešām ļoti reāli. Kāda 10 gadu meitene, kura bija zaudējusi mammu, un viņai bija tātad 2 vecmammiņas. Un pēc mammas nāves, viena no vecmāmiņām ņēma bērnu savā pārziņā, un tad, protams, ar ticību izskaidrojot, aizvedot uz baznīcu, iepazīstinot ar ticības patiesībām, tātad bērnam sacīja, tava māmiņa nav mirusi, viņa ir dzīve tikai, ir citā pasaulē, un tu viņu satiksi, un viņa tevi nav atstājusi, bet mēs būsim viena Dieva ģimene. Caur to meitene garīgi atguvās, viņas dvēselē iemirdzējās cerība, ticības gaisma, un, ja tā var teikt, pēc kāda laika brīvdienās viņa bija pie otras vecmammas, un tur notika kaut kas briesmīgs, jo šī otrā vecmamma atgādināja un pateica tā, tu labi redzēji, ka tavu mammu ieraka zemē, viņas vairs nav, tu to pati redzēji, ka viņa ir mirusi. Un jāsaka, ka šī meitene patiešām pēc šāda tātad apgalvojuma gāja pie psihiatra. Tā viņa bija tik liela trauma, kas sagrāva viņas cerību, kas, ja tā var teikt, nogalināja šo bērna izpratni par lietām, kādas tās ir. Nu tā, pašā sākumā reiz jāsaka, ka es neticu šitam stāstījumam, ka viņš ir patiess. Tas ir pirmais, bet ja viņš arī būtu patiess, šis stāstiņš, tad vainīgs pie tā, ka tā meitene tika pie psihiatra, ir tāds kā Andris Kravalis. Tāds tā kā tas, kas sludina šāda veida kursos, ka ir jāstāsta mazam bērnam, ka viņa vecāki būs un gaidīs viņu tajā pasaulē. Vietā, lai pateiktu, kā tas notiek tieši, kā es jau iepriekš teicu, ar dzīvniekiem. Vai tad mums nevajadzētu tad to pašu teikt ar dzīvniekiem? Ir taču tā, ka daudzi bērni ir pieķērušies saviem mājas dzīvniekiem vairāk nekā saviem draugiem. Un ja viņam aiziet kaķītis bojā vai sunītis, tu viņam teiks, ka tu ar viņu satiksies mūžīgajā dzīvē, tas būtu tāpēc šitās loģikas sanāktu, ka viņam jāsaka, lai gadījumā viņu netraumētu, ne? Vai tomēr būtu jāpasaka, ka tas dzīvnieciņš, viņš ir miris. Tāda ir tā realitāte. Bet ja tu loģiski, ja tu bērnam no paša sākuma potē iekšā, ka vienmēr tu ar visiem satiksies, un ka vienreiz kāds viņam pasaka, ka tu zini, ka drīzākais, ka vienkārši miris ir miris, tad viņam pēkšņi tā doma iesit pa galvu, viņam nekas tās nav dzirdējis iepriekš. Tas tāpēc, ka viņš bija tādā vidē izaudzināts un vaina gūstās uz tevis, a nevis to vecmammu, kas patiesību viņam pateica, ja? Un šeit es vēl gribēju, lai, kā saka, vienreiz jau gribēju pateikt agrāk šo domu, šeit nemitīgi tiek darīta tāda lieta. Ja jūs ievērojāt iepriekšējos klipos un šī, kas būs uz priekšu, apgalvojums, ka mēs ticam kaut kam, un otra lieta, kā tas reāli eksistē. Lai tā, kā saka, nepārprastu manu domu, bieži vien viņš, teiksim, šitādu lietu, nogalina šo bērna izpratni par lietām, kādas tās ir.
Tas nozīmē, ka šī gadījumā šī kursa vadītāja uzskata, ka tādas reāli nevis viņi tic, ka viņas ir, ka tā dzīve pēc tam, bet viņas, ka tādas lietas īstenībā ir. Viņi ir pārliecināti, ne tikai tic, bet viņi zina, sanāk, ka tā vairāk tā kā zināšana. Un tiek parādīts, ka ja tu netici Dievam, tātad ar to pašu tu viņu tā kā atstumi. Pirmām kārtām ir ticība Dievam, tas nozīmē, ka viņš varētu būt, varētu tā kā nebūt. Nevis tā kā es zinu, ka Dievs ir. Un šeit nemitīgi tās lietas tiek tā, kā saka, saliktas, mēģinātas salikt kopā. Ja es neticu Dievam, tad es viņu sanāk, es viņu atstumju. Un tad tu sāc domāt, tad man vajadzētu pagāt. Ja es neticu, tiešām es atstumju Dievu, un tas ir slikta lieta, viņš taču vislabākais. Bet ja viņa nav, tev nav ko atstumt. Tamā jau tā lieta ir, ka tā visa ir ticības lieta, tas nav tā kā uzreiz, ka es ticu, tātad tas reāli eksistē. Un tā bieži vien man liekas šeit ir parādās, kad ja es ticu, tātad tas arī reāli ir. Teiksim, es ticu Dievam, tātad viņš ir. Mana ticība izveidoja Dievu. Tā jau sanāk, mēs savā galvā veidojam visādas lietas. Tā nav. Vai nu Dievs ir, vai nu Dieva nav, neatkarīgi no manas ticības un uzskatiem par to, kā tas, ko es par to domāju, pareizi. Vai nu viņš ir, vai nav, neatkarīgi no manas ticības. Par to mēs varam tik daudz vienāties. Labi, skatāmies tālāk, kas tiek teikts. Pazīstamais dzejnieks Gēte ir sacījis tā, ik viens, kas netic nākamai dzīvei, ir miris jau šai dzīvē. Ja cilvēkam nav šīs mūžīgās perspektīvas, tad patiešām var teikt, ka viņa dzīve ir ļoti ierobežota un šaura. Tiešām mēs domājam, ka cilvēks kā bioloģiska būtne ir tikai šeit, lai ēstu, gulētu un pēc tam pārvērstos pīšļos. Un lai cik tas sāpīgi varbūt arī nebūtu. Ja tā ir patiesība, ka tu esi uz šīs zemes, lai ēstu, gulētu un pārvērstu pīšļos, ja tā ir patiesība, tad tev ar viņu jādzīvo. Tas, ka tu gribētu, ka tas tā nebūtu, nenozīmē, ka uzreiz tā ir patiesība. Tas, ka tev liekas, ka ticība Dievam tevi uzreiz, jā, tad ir jēga manai dzīvei, ticība. Es vēlos uzreiz jums pateikt šādu lietu. Ka mēs visi, vai tu tici, vai tu netici, mēs visi atrodamies uz vienas zemes, vienā realitātē. Tā realitāte nav atkarīga no tā, ko mēs par viņu domājam. Vai mēs ticam, vai mēs neticam. Ir viena realitāte, un mēs viņā šeit esam. Tas, ka tu tici, ka ir Dievs, nemaina situāciju, ka tu joprojām esi uz šīs dzīves un joprojām uz viņas nomirsi. Tas, ka es neticu, arī es esmu tādā pašā vietā, tādā pašā pilsētā, un man ir tās pašas problēmas. Man ir apkārt tie paši cilvēki. Ja? Tātad ticība tam, ka tu tici kaut kam, neizved tevi ārā no šīs realitātes. Tu joprojām šeit esi. Kā jums vēl to varētu labāk parādīt? Tava ticība neveido Dievu, nerada Dievu. Mana neticība neiznīcina Dievu, ja viņš būtu. Jūs saprotiet, tas ir neatkarīgi. Un, ja tu tic, te tiek teikts, kas netic, tā dzīve ir ļoti ierobežota un šaura. Kāpēc? Ja tu tici, tev sanāk plašāka, kādā ziņā plašāka. Tev vienīgais, kas starp mani un tevi atšķirās to, ka tu tici, ka ir pēc tam dzīve, tas ir arī viss. Bet tu joprojām esi ar mani uz šīs zemes un dari tos pašus darbus, ko es daru. Mēs neesam nekur citur, tu neesi tur pie Dieva. Mēs esam šeit. Tā doma varbūt tev, kā saka, nomierina un palīdz, bet kā redzējām pats par šiem argumentiem, par tām bērniem, ka tiek stāsti, ka viņiem pēkšņi ir šoks, ka varbūt tā nav. Tad ir jautājums, kas ir patiesībā labāk priekš tevis, ka tu dzīvo šeit. Tā domāt, ka tur ir kaut kas,
vai tomēr skatīties, kā tas reāli pasaulē notiek? Man nāk prātā kāds no padomu laikiem tādiem apgalvojumiem, kas ļoti interesants. Bija tāds darbs, ko mums lika mācīties, vēl pazīstama filma, kā Rūdījās tērauds. Un tur ir tāds varonis Pāvils Korčagins. Jūs ziniet vai ne? Es neteikšu krievu valodā, bet tā ir ļoti pazīstama frāze, kas skan tā: ir jādzīvo tā, lai pēc tam nebūtu mokoši sāpīgi par bezmērķīgi nodzīvotajiem gadiem. Skaista frāze: ir jādzīvo tā, lai pēc tam nebūtu mokoši sāpīgi par bezmērķīgi nodzīvotiem gadiem. Ļoti dziļa doma, ka jums tā patīk. Tikai jājautā, kā priekšā kauns. Un kad būs kauns, jau nekā nav. Kāda tad jēga, ja viss beidzās ar nāvi? Šis laikam klips man visvairāk patika. Šeit priesteris Andris ar smīniņu tā citē šo teiksim, citātu, ja? Ir jādzīvo tā, lai pēc tam dzīves beigās nebūtu mokoši sāpīgi par bezmērķīgi nodzīvotajiem gadiem. Un man tagad ir jāuzdod jautājums nopietni, vai tiešām viņš tā saprot, vai tiešām tas tik grūti saprast šo jautājumu? Paskatīsimies, lai tā kontrastā būtu uzreiz. Es atradu video klipu no Čikāgas piecīšiem, kur Alberts Leiksdiņš saka tā. Skatāmies. Tev pienāk pēdējā stunda, un tu atskaties atpakaļ uz savu dzīvi, lai tu nejūties, ka tu esi to dzīvi dzīvojis neliederīgi, jo tā būs pavēl kaut ko mainīt. Tātad tieši tas pats apgalvojums, un te skaidrs viss ir. Nevajag neko tur izdomāt visādus kaut kādus brīnumainus stāstus. Tev pienāk pēdējā stunda, un tu atskaties atpakaļ uz savu dzīvi, lai tu nejūties, ka tu esi to dzīvi dzīvojis neliederīgi, jo tad būs par vēlu kaut ko mainīt. Pēdējā stunda. Andris šeit mēģina parādīt tādu lietu, kur te bija tā. Uzdod jautājums, kā priekšā kauns nāves brīdī? Tad, kad tu esi vecs un nevarīgs, tev ir kauns savā priekšā, ka tu neesi nodzīvojis dzīvi tā, kā tu vēlējies, lai tas būtu par labu citiem vai sabiedrībai vai vienalga kā. Savā priekšā kauns. Otrs uzdod jautājumu. Kad būs kauns? Jo jau nekā nav. Nāves stundā būs kauns. Varbūt gadiem ilgi, kamēr tu slimosi uz nāves gultas, varbūt tāda lieta notiks ar tevi. Ja? Tev būs visu to laiku kauns. Kad būs kauns? Blin, pilnīgi gribās pateikt, tā acīs pajautāt, vai tiešām tu to nesaprati, vai tu mēģini manipulēt šeit cilvēkus. Ja? Kāda tad jēga, ja viss beidzās ar nāvi? Klausieties. Un tagad tā, iedomājieties, ka Dieva nav. Jēga ir tanī brīdī cilvēkam palīdzēt. Ja tava dzīves jēga ir, teiksim, darīt labu, tā kā sākumā teica, mīlēt un tikt mīlētam, ja? Būt laimīgam, palīdzēt savai ģimenei, teiksim, to tu izvēlēsi par dzīves jēgu, tad tas ir svarīgi tiem cilvēkiem. Tā ir tā jēga. Pat, ja tu esi nomiris, viņi joprojām dzīvi palikuši esot, priekš viņiem tas bija svarīgi. Un tagad tā, ja to vienmēr, kā saka, asociēt ar tikai, kad ir jēga tikai un vienīgi tāda sanāk darīt labu, ja ir mūžīgā dzīve, tad jūs padomājat, ko tas nozīmē. Kad kristietis, ja viņš neticētu kāda mentalitāte, viņš nedarītu labu. Viņam nebūtu tās jēgas mīlēt un tikt mīlētam, jo viņam nav tās pietrūkstās perspektīvas, ka redziet, ka ir mūžīgā dzīve tāda, es nolaidīšu rokas, neko nedarīšu. Tad kristieši tāda pašvaka, teiksim, tā nostāja dzīvē, teiksim, tā vairāk, ja? Mēs esam vienā situācijā, ticīgs vai neticīgs, mēs esam šeit, šī pasaulē. Vienīgā atšķirība starp mums un jums, ka mēs neticam un jūs ticat, tā ir doma, tā ir tikai tāda teorija, par ko varētu būt Dievs, varētu nebūt. Ja mēs zinātu, ka būtu Dievs, es nebūtu neticīgs. Ir tikai doma, teorija, bet reāli, kā izpaužās mūsu dzīves jēga, tā
Tāpat kā tev kristietim reāli mīlēt savu tuvāko, piekritīsi? Tāpat es palīdzēt savam tuvākajam. Mums tā dzīves jēga realizējas šeit. Pat, ja tu kļūdies, pat, ja es kļūdos. Varbūt ne tik labi man sanāca izskaidrot, bet katrā ziņā tas ir manas personīgās domas. Skatāmies tālāk. Un, manuprāt, dzīve bez Dieva pārvēršas par lēnu miršanu, par tādu veģetēšanu. Jā, dzīve bez Dieva ir veģetēšanas. Atkal vēlos parādīt jums. Šeit vajadzēja teikt, ka dzīve bez ticības Dievam ir veģetēšana, bet šeit atkal Andris mēģina parādīt, dzīve bez Dieva ir veģetēšana. Ja tā būtu, ka te ir Dievs, un te mēs esam tie, kas netic, te ir dzīve, un es atstumju Dievu, saku man nē, tad tad varētu pateikt, ka tā ir, tas nepareizs ceļš, tā ir veģetēšana. Bet te ir tikai vienīga ticība. Tas nozīmē, ka var arī nebūt tā. Ja ticību nesauktu par ticību, ja tu būtu perfekti, 100% pārliecināts, tā būtu zinātne vai zināšanas. Tik daudz noskaidrojumu. Redziet, kā šeit tiek atkal tā vārdu spēle. Dzīve bez Dieva ir veģetēšana. Dzīve bez ticības Dievam viņa vajadzēja teikt veģetēšana, bet arī tas tāds uzbrauciens neticīgiem cilvēkiem. Var uzbraucienu arī kristīgiem uztaisīt. Dzīve ar Dievu ir sapņošana. Patīk? Kā patīk? Dzīve ar Dievu ir sapņošana? Kapiš? Nesmuki, ne? Tas tāda, kā saka, ja brauc vienam uz vienam virsū, tad arī var otram atpakaļ uzbraukt arī tāpat. Faktiski mūsu dzīvē mums vajadzētu atcerēties vienu ļoti svarīgu patiesību, kas ir ierakstīta katekizmā. Mana dvēsele ir nemirstīga un mani gaida mūžīgā dzīve. Un, ja mēs to varam pateikt, tas ir kristietības sākums. Mums jāatcerās viena svarīga patiesība. Mana dzīve ir nemirstīga un mani gaida mūžīgā dzīve. Pirmām kārtām nevis jāatcerās patiesība, bet atkal, tu vari ticēt, ka tas tā ir, bet tas nenozīmē, ka tā ir patiesība. Tā ir tikai ticība. Mana dvēsele ir nemirstīga un mani gaida mūžīgā dzīve ir vienīgi ticības sfēra. Tu vari ticēt, ka tas tā ir, bet nevis fakts. Labi. Turklāt, ja tu saki, ka tas ir ticība nemirstīgai dvēselē un mūžīgai dzīvei, tad mūsu labi pazīstamais Gandalfs ir uz kristietības sākuma. Kā jūs domājat? Es nedomāju, ka tā viss beigsies. Beigsies? Vēl nekas nav beidzies. Nāve ir tikai viens ceļš, kas mums visiem jānoiet. Pelēkas lietas priekškars aizklāj šo pasauli un viss pārvēršas pelēkā stiklā. Un tad tu to ieraudzīsi. Ko, Gandalf? Ko ieraudzīšu? Baltus krastus. Un tālāk. Tāla, zaļa zeme spilgtā saules gaismā. Ko tas nav tik slikti? Nē. Nē, nav. Gandalfs ne tikai redzēja baltos krastus, bet atgriezās no tās baltiem krastiem atpakaļ uz šo dzīvi. Pastāstiet citiem. Kristietības sākums var būt dvēsele nemirstīgam, mani gaida mūžīgā dzīve. Gandalfs ir perfekts kandidāts kristietībai. Kāds no austrumu tēviem Svētkalna pasīs ir sacījis tā: ļaunums sākās no nepietiekamas ticības citai dzīvei. Jo, ja nav šīs ticības, tāpēc dzīve kļūst par tādu kabatu piepildīšanu, par grābšanu, par baudīšanu. Tātad, ja
nav šīs ticības, dzīve kļūst par kabatu piepildīšanu, grābšanu un baudīšanu. Nu, es sāku domāt pie sevis. Varbūt tāpēc tad cilvēki kļūst ticīgi, lai izvairītos no tādām lietām. Ja gadījumā paliktu neticīgi, tad viņš sāktu tā darīt. Mēs taču labi zinām, ka tā nav. Te atkal tāda, manuprāt, neskaista vispārināšana, ko atkal varētu sarkastiski pateikt, ka ticība ir lidināšanās mākoņos, plivināšanās un domāšana par supermeniem. Neskaisti, novienkāršoti, nepamatoti. Un cilvēks nedomā par to laiku, kas stāv viņam priekšā. Viss jau jautājums ir tanī, ka vai tas laiks tur ir tāds priekšā, nevis, ka viņš vai nedomā par to laiku, kas viņam priekšā. Tas atkal tiek parādīts, ka tas reāli laiks tur ir. Ja tas tā mēs zinātu, ka viņš tur ir, tad mums būtu jādomā. Bet ir vienīgais, ka varbūt ir, varbūt nav. Nekas vairāk. Bet, ja cilvēks raugās ar cerību, ar paļāvību, ja cilvēks meklē to, kas jau viņu gaida un gatavojās šai tikšanai, tad patiesībā jau paši šie meklējumi piepilda viņā ar prieku, jo cilvēks meklē patiesību, un kā Kristus saka, patiesība cilvēku dara brīvu. Vai nav interesanti šie teoloģiskie vārdi? Ja cilvēks meklē to, kas jau viņu gaida, redziet, kā tiek parādīts, nevis, ka mēs ticam, ka mūs gaida, bet kas jau viņu gaida, tiek faktiski apgalvots, ka tā nav ticība, bet ka tas ir reāli eksistējoša lieta, un ja tam tu neseko, tad ir problēmas, ja? Un gatavojās šai tikšanai. Redziet, atkal to, ko es mēģināju pateikt, vietā, lai teikt, ka mēs ticam, tāda ir iespējamība, mēs ceram, nē, ir, un tāpēc, ka tas tā ir, un jūs nesekojat, jūs zaudējat. Redziet, kā šeit tiek pasniegta tā lieta. Jā, un cilvēku patiesība daru brīvu. Es domāju, ka tas tā būtu noteikti, ja katrs mēģinātu atrast patiesību, ka tas viņu darītu laimīgāku šajā dzīvē, nevis kaut kā izdomāt kaut kādas teorijas un pieņemt viņas par reālām. Ja? Mēģināt tiešām atrast patiesību. Turklāt es vēlējos vēl pielikt tādu klāt šeit papildinājumu. Kā jūs domājat, kas būtu cēlāks savā vēlmē vai uzvedībā, ja kāds, kas netic atdot savu dzīvību par savu tuvāko, vai tāds, kurš tic, ka viņš dzīvos mūžīgi, viņš atdot šo dzīvi par kādu savu tuvāko. Tas, kurš netic, viņš pārliecināts sevī, ka tā ir vienīgā dzīve, kas viņam ir, un otras pēc tam nav, un tomēr viņš spējīgs to dzīvi atdot par kādu citu. Turklāt tas, kas tic, ka viņš dzīvos pēc tam, vai tas ir pa īstam tāds dzīves atdošana? Kā jūs domājat? Es gribu noslēgt ar Blaise Paskāla tādām 3 atziņām. Jūs tur variet atrast sevi, jo viņš saka, ir cilvēki, kurus var iedalīt 3 kategorijās. Viņš saka, tā vieni ir iemantojuši Dievu un kalpo viņam. Un šie cilvēki parasti ir laimīgi, saprātīgi, apmierināti. Citi nav viņu atraduši un nemeklē. Un Blaise Paskāls saka, savā veidā tā vislielākā nelaime un neprātība. Bet trešie nav vēl viņu atraduši, taču meklē. Un viņi patiešām ir saprātīgi, un viņi vairs nav nelaimīgi, jo viņi ir uz ceļa. Jā, interesanti, kārtējo reizi citāti no Blaise Paskāla. Pašā video sākumā, kā atceramies, tika runāts par tā kā it kā unikālu ideju, ko priestera Andra garīgais tēvs viņam teica, ka labāk ir ticēt nekā neticēt. Tā bija un ir oriģināla Blaise Paskāla doma. Tātad,
vai nu nezināja par to un mēģināja parādīt kā oriģinālu domu, vai nu zināja, bet noklusēja. Katrā ziņā ļoti tas tā izskatās jocīgi. Bet tiem, kam patīk Blaise Pascal, un izskatās, ka šī kursā laikam patīk, citēju varbūt citātu, kas nemaz nepatiks no Blaise Pascal. Tātad, cilvēki nekad neizdara ļaunumu tik pilnīgi un ar prieku kā tad, kad to dara reliģiskās pārliecības dēļ. Tātad, kļūdams ticīgs, ar reliģisko pārliecību tev ir daudz lielākas iespējas izdarīt lielāku ļaunumu un ar lielāku prieku, kā tad, ja tu būtu neticīgs. Tātad skatieties paši, izvēlaties un patīk, nepatīk, komentējiet, redzēsim, kas mums te no šitā sanāks. Paldies!